Šajā pamestajā baseinā dzīvo delfīns, un mans uzdevums ir mēģināt to noķert kopā ar visām pārējām zivīm, lai es varētu tās izglābt. Bet jūs droši vien brīnāties, kāpēc baseinā ir zivis. Būtībā viens no maniem abonentiem man uzrakstīja ziņu un teica, viņam vajadzīga mana palīdzība. Viņu māja tikko tika atsavināta, kas nozīmē, ka viņi vairs nevarēja par to maksāt, tāpēc viņi to zaudēja. Un pats sliktākais bija tas, ka viņam nebija kur likt savas zivis. Redziet, šis baseins bija viņa dīķis, kurā viņi gadiem ilgi bija turējuši vistrakākās iespējamās zivis, ieskaitot delfīnus. Tā kā viņiem nebija kur citur tās likt, viņi palūdza mani atbraukt, izķert tās un izglābt. Tomēr viņi arī brīdināja mani, ka šis baseins ir pilns ar čūskām. Tāpēc mums būs jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Lai palīdzētu man izķert visas zivis, es atvedu vairākus tīklus, zivju slazdus un spaiņus. Sāksim ķert ar tīkliem, lai redzētu, ko visu varam noķert. Ja jūs atceraties, pirms dažiem mēnešiem es noķēru kaut ko no kanalizācijas, kas izstījās gluži kā delfīns? Kas tas ir? Oho, kas tas ir? Kas pie velna? Ak, tu mūžs Helēna! Kas tas? Ak, mans Dievs! Man tiešām nav ne jausmas. Tas izstāsta tik dīvaini, es nekad neko tādu neesmu redzējis. Kas pie velna mēs tikko noķērām? Izskatās pēc delfīna. Un jūs, puiši, man teicāt, ka tos sauc par delfīna mormīriem. Un tie izaug apmēram līdz 3 pēdām gari. Un nu šī baseina īpašnieks saka, ka viņam šeit ir viens tāds, un tas ir gandrīz pilnībā izaudzis. Tātad tas ir galvenais mērķis šim video, bet kas zina, ko vēl mēs atradīsim? Es sāku meklēt un sāku pamanīt daudz zivju, tomēr tās nebija īpaši lielas. Visur bija mazi sīki mailīši, es redzēju tūkstošiem no tiem. Es veicu savu pirmo ķērienu un noķēru savu pirmo zivi. Es sajūtu kaut ko. Ak, Dievs, mums jau ir zivs. Paskaties uz to, tā ir milzīga zelta zivtiņa. Tā ir zelta zivtiņa, vai ne? Nevis koja. Ak, Dievs, viņš ir tik resns, paskaties uz to. Labi, tas bija viegli. Tas bija kā mūsu 3. mēģinājums, un mēs jau noķērām zivi. Šī izskatās pēc lielas vecas parastās zelta zivtiņas. Viņš noteikti šeit labi ēdis. Skaties, cik viņš ir resns. Mēs tūlīt piepildīsim spainis zivju turēšanai, ieliksim viņu iekšā un turpināsim. Tas ir lielisks sākums. Pirmā zivs jau noķerta, bet man ir sajūta, ka tur ir vēl daudz vairāk. Skaties uz to, viņš pat saskan ar spaini. Labi, draudziņ, ej iekšā. Es arī tikko sapratu, ka baseinā ir sasodīts koks. Nezinu, kā es to iepriekš nepamanīju. Jā, baseinā ir koks. Tas visu padarīs daudz grūtāku. Es pieņemu, ka lielākā daļa zivju būs paslēpušās tajos zaros, tur patvērumā. Tā kā zini ko? Es paņemšu tīklu tieši šeit, tieši zem šī zara. Jā, paskaties uz to. Es noķēru zaru. Mēs tomēr dabujām zivi. Tas der. Paskaties uz to. Kas tas ir? Vai tā ir līdaka? Paskatieties, draugi. Man bija taisnība. Tā ir līdaka. Es nezinu precīzi sugu, bet... Tur viņš aizpeld. Labi, es mēģināju vēlreiz noķert līdaku, bet viņš jau bija prom. Ak, Dievs, tas tiešām ir slikti, puiši. Nu, mums bija līdaka, un viņš ielaica atpakaļ baseinā. Cerams, ka mēs viņu vēlreiz noķersim. Bet tas bija tiešām labi. Viņš bija tieši zem tā koka, kā es domāju. Paskatieties uz to. Paskatieties uz visām zivīm, kas tikko sacēla traci. Te ir odiņas, zivtiņas vai gupijas vai mailītes, lai kas tās arī būtu. Viņas ir visur. Es domāju, ka tās šeit ielaida, lai visas plēsīgās zivis varētu bezgalīgi baroties. Un zini, ko tas nozīmē? Tās droši vien ir tiešām lielas. Paņemsim tīklu pie šīm kāpnēm. Parasti tur ir zivis. Nogriez vēl vienu zaru. Es pat nepamanīju to. Tas izskatījās pēc lapas. Paskaties uz šo. Kas tas ir? Au, beidz! Kas par lietu? Izskatās pēc resnas maiešu ciklīdes. Tā varētu būt kaut kāda hibrīda zivs starp, es nezinu, varbūt maiešu ciklīdu un papagainu ciklīdu. Kas to lai zina, puiši? Bet viņš ir diezgan foršs. Bet paskatījos tuvāk, pamanīju otru zivi tīklā. Paskaties uz to, vēl viena zivs. Tā izskatās pēc sams. Vai tas ir hoplo sams? Man šķiet, ka jā. Nu, 2 zivis vienā tīklā. Mēs tiešām labi veicās šobrīd. Tātad ieliksim viņus spainī un turpināsim. Cerēsim, ka te nav amēbu. Es tiešām ceru, ka nav, jo izskatās, ka varētu būt. Ja jūs, puiši, nezinājāt, smadzenes ēdošās amēbas veidojas saldūdenī, kas parasti ir silts un stāvošs, citiem vārdiem sakot, pamestos baseinos. Un ja kāda no šīm amēbām iekļūst caur taviem nāsīm, tā apēdīs tavas smadzenes un visticamāk tu mirsi. Tāpēc tas bija vēl viens iemesls, kāpēc mums šīs glābšanas misijas laikā bija jābūt uzmanīgiem. Helēna, es sajūtu. Kas tas ir? Ak, Dievs! Tas ir sasodīts albīns paku. Nomierinies, nomierinies, nomierinies. Paskaties uz šo puisi. Ak, mans Dievs. Es viņu sajūtu, viņš bija tik spēcīgs. Viņš spārdījās. Mums ir albīns paku. Tas ir tik forši. Parādi mums tos baltos zobus. Paskaties uz tiem zobiem. Tas izskatās traki. Gandrīz katrā tīklā mēs kaut ko noķeram. Tas ir tiešām forši. Ieliksim viņus spainī, un jā, tagad mēs zinām, ka šeit ir paku. Bet pēkšņi mēs pārstājām ķert zivis. Tīkls pēc tīkla. Mēs neko neizvilkām. Un es domāju, ka zinu, kāpēc. Es domāju, ka visas zivis dodās tajā kokā tur, jo mēs neko neķeram. Pamēģināsim kaut ko noķert. Tu to dzirdēji? Ak, Dievs! Kas tas ir? Mums te ir 2 zivis? Ak, Dievs!
Au, šī man tikko sagrieza! Kas tas ir? Vai tas ir jaguārs? Nē, tas nav jaguārs. Oho, jūs redzat? Labi, pirmā noslēpumainā zivs šonakt. Man nav ne jausmas, kas tā ir. Labi, man tiešām nav ne jausmas. Tā noteikti ir kaut kāda ciklīda. Un tad paskatieties uz šo. Tas ir neprātīgi. Tas ir tik skaisti. Tā ir kaut kāda Āfrikas ciklīda. Es domāju, ka to sauc par OB pāvu. Oho, es nekad neesmu redzējis tik skaistu. Tā uzreiz ies ciklīti dīķī. Paskaties uz to. Mēs ātri piepildam spaini, mums ir pāvs, un tad mazā noslēpumainā ciklīda. Lūk, tev. Noteikti komentē zemāk visas zivis, ko tu redzi šodienas video. Īpaši tās, kuras es nepazīstu. Palīdz man mazliet. Bet jā, turpinām. Pamēģināsim ielikt tīklu šajā stūrī. Mums jāizvāc visi šie zari no ceļa. Liels. Tas ir dziļš. Es pat nedomāju, ka sasniedz dibenu. Tur lejā ir tiešām dziļi. Ak, Dievs, mums vēl ir zivis. Skaties uz to. Vēl viens paku un vēl viens hoplosams. Pagaidi, šis te ir melnais tambaki paku. Tas ir tik forši. Man pat nav šādas zivs. Viņi patiesībā ir diezgan reti. Tātad mēs iemetīsim abus šos puišus spainī. Un jā, tas ir tiešām forši. Viens no maniem mīļākajiem atradumiem līdz šim – tambaki. Šie radījumi patiešām izaug milzīgi. Tas ir tik forši. Un atceries, kad es teicu, ka šeit ir ļoti dziļš. Pamēģināsim. Es pat nesasniedzu dibenu ar to tīklu. Ak, mans Dievs. Paskaties uz to. Es pieņemu, ka tieši šeit būs lielākas zivis, tāpēc turpināsim šeit tīklot. Fui, paskaties uz šo. Tas ir pretīgi. Ak, Dievs. Šeit noteikti ir amēbas, un tu to aiztiec. Es turpināju tīklot apkārt un uzgāju kaut ko traku. Paskaties uz to. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Es domāju, ka mēs šeit noķērām 3 zivis. Skaties, klauna nažzivs. Tā arī nav parasta. Tā tur ir karaliskā klauna nažzivs. Var redzēt pēc visiem plankumiem. Tas ir tiešām forši. Mums ir vēl viens noslēpumains ciklīts, man šķiet. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Un tad mums te ir vēl viena zivs. Un šis ir mazs Oskars. Nomierinies. Paskaties uz to. Mazs Oskars. 3 zivis vienā tīklā. Es pievienoju zivis uzglabāšanas spainī, un tad man radās ideja. Labi, puiši, nu mēs jau esam noķēruši daudz zivju. Tomēr mēs vēl neesam bijuši tajā pusē. Tāpēc es iešu apkārt, paņemšu dažas tīklus turp, tas ir tuvāk kokam. Un jā, cerams, ka noķeršu kaut ko traku. Ak, Dievs, pagaid, šajā stūrī ir tik daudz zivju? Nē. Es domāju, viena aizbēga. Es viņus sajūtu. Neticami, Helēna, paskaties uz šo. Tā nav zivs. Paskaties uz to. Ak, Dievs! Tā ir maza bruņurupucīte. Kāds tas ir bruņurupucis? Hei, draudziņ! Ak, Dievs, paskaties uz viņu. Es trīcu, tas ir tik forši. Vai tu zini, kāds tas ir bruņurupucis? Es nevaru pateikt. Ak, tavu neražu. Tam ir aste. Vai tas ir kodēbruņu rupucis? Ak, Dievs! Bet tas tiešām izskatās pēc kodēbruņu rupuča. Es nekad neesmu redzējis tik mazu. Paskatieties, cik tas ir forši, draugi. Es tikko noķēru mazu bruņu rupucīti, un mēs domājam, ka tas ir mazs kodēbruņu rupucis. Es nezinu, es neesmu bruņu rupuča eksperts. Ierakstiet komentāros zemāk, vai tas tiešām ir kodēbruņu rupucis, bet es būšu piesardzīgs. Un ja tas tiešām ir kodēbruņu rupucis, diemžēl mēs to nevaram paturēt kā mājdzīvnieku. Bet tas ir tiešām forši. Mēs viņu izņēmām no baseina, jo viņš noteikti pats netikt ārā. Video beigās mēs viņu laidīsim brīvībā, dabīgā dītī un dosim viņam labāku dzīvi. Un jā, viņš ir ļoti mīlīgs. Es turpināju meklēt un pamanīju kaut ko lielu stūrī. Es kaut ko pamanīju. Skaties tieši šeit. Nu nāc, vai mēs viņu dabujām? Kas tas ir? Ak, Dievs. Es domāju, ka tā ir zivs. Es pat nezinu, kas tas ir. Es domāju, ka tā ir zivs. Tātad tas nav. Ak, Dievs. Skaties, tā ir zivs. Es pat negaidīju, ka tas notiks. Skaties uz to. Tas ir vēl viens paku. Vai tā ir tambaki? Man šķiet, ka ir. Tas ir vēl viens tambaki. Ak, Dievs. Šie cilvēki, kas šeit ielaida šīs zivis, bija atveduši patiešām retas zivis. Es domāju, jā, viņiem ir delfīni. Tāpēc esmu pārliecināts, ka viņiem ir arī citas foršas lietas. Bet tas ir vēl viens tambaki. Mēs viņu ieliksim spainī. Bet tas nav tas, ko es redzēju stūrī. Lai kas tas arī bija, tas bija daudz lielāks par šo. Tāpēc es izmantoju tīklu tajā pašā vietā, cerot noķert lielāko zivi. Es noķēru koku. Es noķēru 2 kokus. Ej, tu nost. Ak, mans Dievs. Ak, Dievs, Helēna, paskaties uz šo. Tu man izjoko. Tas ir milzīgs Oskars. Nē. Es domāju, nē, Helēna. Aizspied degunu. Paskaties, cik skaists ir tas Oskars. Labi, nē. Ieliekam viņu spainī, pirms viņš aizbēga. Paskaties uz to. Viņš tiešām ir skaists. Skaists sarkans Oskars. Viņš arī ir diezgan liels. Tas bija labs ķēriens. Man šķiet, ka es kaut ko ieraudzīju. Mums ir daudz lapu. Jā, mums tur ir zivs. Kas tas ir? Oho, kas tas ir? Vai tā ir karogaste? Tā ir. Mēs tās nekad neķeram. Tās patiesībā ir diezgan retas. Skaties, cik forša aste. Tāpēc viņu sauc par karogasti. Mēs viņu ielikām spainī, un tad es kaut ko pamanīju. Ak, Dievs, Helēna, skaties, tur ir bišu karaliene. Labi, es mēģināšu viņus noķert. Viņam ir tikai viena spīle? Tiešām? Labi, man jābūt ātram. Es mēģināšu šo vēzi noķert ar rokām. Gatavs? Noķēru viņu. Šis arī ir īpašs vēzis. Viņš ir tāds sarkans un brūns. Jā, tas ir diezgan forši. Mums ir jauks krāsains vēzītis. Pēc tam viss sāka palēnināties. Tāpēc nolēmu vēlreiz pamēģināt dziļajā galā. Nu nāciet.
Ak, Dievs! Man liekas, ka zivis kļūt gudrākas, draugi. Viņas dzird visu šo troksni un droši vien slēpjas tajā kokā. Un es domāju, ka vienīgais veids, kā ar to cīnīties, ir ielikt šeit dažus zivislāzdus, ko mēs arī izdarīsim. Bet vispirms mēs pamēģināsim veiksmi ar šiem tīkliem. Un, ak, Dievs, mēs tiešām kaut ko noķērām. Draugi, jau kāds 20 minūtes nebija nekādu lomu. Ak, Dievs, mēs noķērām 2 zivis. Paskatieties uz šo, mums ir garzivs. Nezinu, kāda tieši garzivs tā ir. Domāju, ka vienkārši Floridas garzivs. Tas ir tiešām forši. Un tad mums ir šis. Šis ir mazs gurami un garzivs. Ieliksim viņus spainī. Labi, tur viņi iet. Oho, mums te ir daudz zivju. Domāju, ka ir laiks ielikt šeit aeratoru. Šie puiši ir, jā, viņi tur ir cieši saspiesti. Un nākamā zivs bija kaut kas tāds, ko es nekad nebūtu gaidījis noķert. Ak, Dievs, vai tas ir tas, ko es domāju, Helēna? Tas ir sasodīts gunčs. Gunčs! Mēs tikko noķērām gunču samsu. Ak, Dievs! Viņi man neteica, ka šeit ir gunču sami. Tas ir neprāts. Šī bija pēdējā zivs, ko es gaidīju šeit noķert. Ja jūs nezinājāt, šīs te ir gunču sams, un tie ir vieni no cilvēkēdāju samsiem. Tie izauga līdz 12 pēdām gari un nāk no Indijas, un viņi burtiski ir pazīstami ar to, ka ēd cilvēkus. Man mājās jau ir daži. Un nu, mēs tikko pievienojām vēl vienu ģimenei. Tas ir lieliski. Es nevaru noticēt, ka mēs tikko noķērām gūna samu šeit. Tas ir neprātīgi. Es iztīrīju dažus zarus, lai mēs varētu ar tīklu iziet pa pārējo dīķa daļu. Labi, paskaties uz to. Tas ir ideāli. Tagad mēs varam ar tīklu darboties šajā stūrī. Aiziet. Tas ir dziļi. Tas ir sasodīti dziļi, Helēna. Mans Dievs. Vai tā bija zivs? Man kaut kas ir. Es to izvilku un izrādījās, ka tā ir maza plauša zivs. Paskaties uz to. Paskaties uz viņa roku. Viņam ir kā 2 kājas, kas nāk ārā. Tas nav normāli. Skaties, redzi šo? Te ir 1 kāja, un tieši šeit viņam ir 2. Mans Dievs, viņš ir apburošs. Man ļoti patīk šis puika. Labi, nu mēs viņus ieliksim spainī, un es domāju, ka mēs šajā stūrī vēl pāris reizes pamēģināsim ar tīklu. Šķiet, ka te ir īsta laba vietiņa. Tieši tur. Mans Dievs, es burtiski redzu zivi tieši tagad. Gatavs? Nu nāc, es viņu dabūju. Mans Dievs, es domāju, ka zinu, kas tas ir. Helēna, paskaties, tā ir sasodīta datnoīda. Mēs sākam šeit atrast dažas no retajām zivīm. Paskaties, cik foršas ir šīs zivis. Viņu mutes iznāk tā ārā, un viņi vienkārši iesūdz zivi iekšā. Mēs viņu ielikām spainī un tad turpinājām. Es tikko kaut ko ieraudzīju. Tu to redzēji? Kaut kas sabijās. Mans Dievs, Helēna, vēl viena plauša zivs? Nē, tas ir bičirs. Kas pie velna? Tā ir liela zivs. Labi, nē, nekādas bēgšanas. Mums būs šīs puisis jāieliek spainī. Viņš ir ņiprs, bet paskaties uz to. Tas tur ir īsts aizvēsturisks dinozaurs. Paskaties uz tiem dzeloņiem. Cilvēki, tu negribi, lai tie tevi sadur. Es paņēmu vēl vienu lielu tīklu, bet šoreiz pa vidu. Te ir wow. Labi, mums ir vēl viena skaista pāva ciklīda. Wow. Paskaties uz tiem baltajiem spuriem. Tas ir skaisti. Un mums te ir vēl kaut kas. Vēl viena noslēpumaina ciklīda no kaut kādas sugas. Šī izskatās pēc diofāga varbūt. Es nezinu. Mēs tos ieliksim spainī. Un tad es patiesībā tikko sapratu, ka vēl neesam redzējuši čūskas. Īpašnieks teica, ka tur ir daudz čūsku. Tā ka laikam mums ir paveicies. Es vēl nezināju, ka mums tūlīt būs pirmā sastapšanās ar čūsku. Tu zini, ko es tikko sapratu? Turpat tas ir džakūzi. Un tur ir ūdens, un mēs vēl neesam tur ieskatījušies. Es nezinu, kad ūdens bija augstāks, varbūt zivis varēja tur iekļūt. Jebkurā gadījumā ir vērts pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka tur nav zivju. Tātad sāksim. Tur iekšā ir tumšs, ūdens ir duļķenskī, paskaties uz to. Te noteikti kaut kas ir. Kaut kas tur apakšā kustās, ļauj man papētīt. Tas ir biedējoši, tas ir dziļi. Kas tas ir? Skaties, tur ir zivs! Ak, Dievs, tur ir zivs! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tā ir čūska, Helēna. Un tu atstāji man šeit ar to. Es nezinu, tā bija čūska. Es sabijos. Nu, mēs sastapām savu pirmo čūsku, un tā bija liela. Bet mēs arī pamanījām zivi burbuļvannā, kuru mums jāizķer ārā. Labi, aizmirstīsim par čūsku. Te ir zivs. Es domāju, ka tā ir vēl viena albīnā paka. Mēģināsim viņu noķert. Noķēra viņu. Labi, ja tur ir viena zivs, varbūt ir vēl. Viņš man uzšļakstīja ūdeni sejā. Labi, tas nav labi. Ja tur ir viena zivs, varbūt ir vēl. Un šī ir liela albīnā paka. Tā kā džakūzī varētu būt vēl zivis, mums tās jāizšķer ārā. Bet vispirms mums jāizņem čūska. Labi, puiši. Ja jūs nezinājāt, čūskas ir viena no manām lielākajām bailēm. Ak, Dievs, tā ir milzīga. Ko? Ak, Dievs, tā ir tikpat liela kā tu, Kristiāna. Es eju prom. Viņas agrāk ir apsēdušas manas dīķus un nebija viegli tās izķert. Es negaidīju, ka man tas būs jādara šovakar, un es tiešām par to neesmu priecīgs. Tur viņš ir. Tieši tur. Viņš ir stūrī. Vai man vienkārši mēģināt to izķert ar tīklu? Es to neņemšu ar rokām. Labi, es satveršu viņa asti. Gatavs? Ak, Dievs, tas ir nenormāli liels. Es to nevaru izdarīt. Lūdzu, vienkārši izkāp no šīs burbuļvānas. Tu to vari, Helēna. Iekāp tur. Vienkārši ieej tīklā, lūdzu. Jā. Jā, es viņu dabūju. Ak, Dievs.
Ak, mans dievs! Tā ir lielākā čūska, ko jebkad esmu redzējis. Skaties, viņš mēģina mani dabūt tieši tagad. Skaties, cik viņš ir resns. Viņš droši vien ir apēdis visas zivis šeit. Īpašnieks saka, ka viņiem gadiem ilgi ir bijusi problēma ar čūskām, jo dīķī ir tik daudz zivju un čūskas ēd zivis, tāpēc čūskas pievilina baseins. Labi, ka mēs šo puisi dabūjām ārā. Mēs viņu aizvedīsim tālu prom un atbrīvosimies no viņa, un tad atgriezīsimies pie makšķerēšanas. Tā ka paskatīsimies, ko vēl varam noķert. Es domāju, ka šeit varētu būt vēl daudz vairāk zivju puiši. Es redzu kaut ko peldam tur stūrī. Kas tas pie velna ir? Vai tu redzēji to? Vai es viņu noķēru? Dievs, mēs viņu dabujām. Paskaties uz šo. Kas tu tāds esi? Tā ir sasodīta plaušzivs Helēna. Es redzēju, ka viņš nāca uz ūdens virspusi, droši vien, lai ieelpotu gaisu. Šī te ir plaušzivs, puiši. Tas ir tik forši. Es negaidīju, ka noķeršu vienu no šiem, un šīs ir vienas no manām mīļākajām zivīm. Jūs varat redzēt, ka viņiem ir šīs mazās rociņas, kas palīdz peldēt pa ūdeni, rāpot pa dibenu, un jā, tās ir vienkārši ļoti foršas zivis. Un jā, es domāju, ka šī varētu būt lielākā zivs šovakar. Tātad mēs viņu ieliksim spainī. Un jā, šajā burbuļvannā ir diezgan trakas zivis. Paga, apspīdina ar gaismu tur tajā stūrī. Es tikko redzēju, kā zivs nogāja lejā. Šeit patiesībā ir daudz zivi, puiši. Paga, mirklīt. Vai tā ir zivs? Mans dievs, tā ir zivs. Es sākumā domāju, ka tā ir lapa. Tā ir maza pūšļzivs. Kāda veida pūšļzivs tu esi? Tas ir tik forši. Vai viņš ir dzīvs? Viņš nekustās. Es tikko redzēju, ka viņš pakustējās. Viņš kustās? Labi, puiši, paskatieties uz to. Mēs tikko noķērām mazu saldūdens pūšņzivi. Neesmu pārliecināts par precīzu sugu, bet viņš ir tiešām foršs. Mēs šo puisi pievienosim spainim un vēl pāris reizes izlaidīsim tīklu šajā burbuļvannā. Paskaties uz viņu! Paskaties uz viņu! Paskaties uz viņu! Viņš kļūst traks! Labi, ieliksim tevi spainī, draudziņ. Un pēc vēl pāris tīklu izlaidieniem es noķēru vēl vienu zivi. Nu nāc, te noteikti ir vēl kaut kas iekšā. Man vienkārši ir tāda sajūta. Neticami, Helēna, paskaties uz šo. Mums ir dubultais loms. Te ir zils vēzis un kaut kāda sams. Paskaties uz šo puisi. Dievs, viņam nav spīļu. Šis puisis man neko nevar izdarīt. Viņš ir pilnīgi nekaitīgs. Man tiešām viņa žēl. Varbūt kāda no zivīm šeit viņam norāva spīles. Es nezinu. Mums ir arī šis mazais puisis. Es tādus jau esmu ķēris, bet neesmu pārliecināts par nosaukumu. Varbūt vienradža sams. Es nezinu. Es domāju, viņi tā sauc, jo viņiem te ir mazs raks. Izskatās pēc vienradža. Ieliksim šos puišus spainī. Un jā, šī džakuzi ir devusi dažādas trakas zivis. Es to negaidīju. Es vēlreiz iemēru stīklu džakuzi un noķēru klauna naža zivi, spoku naža zivi un vēl vienu noslēpumainu zivi. Mēs ielikām tās spainī un tad bija laiks izvietot zivju slazdus. Labi, puiši, paskatieties. Te ir divi mani mīļākie zivju slazdi. Un mēs abas ēsmojam, vienu liksim dziļajā galā, otru seklajā galā. Un atstāsim tās šeit uz pāris stundām. Cerams, ka noķersim kaut ko traku. Tomēr es nezinu, vai šīs lielais delfīns ietilp šajos zivis slazdos. Tāpēc vēlāk šajā video mēs izvietosim manu milzu zivis slazdu. Un ja šajā baseinā ir kaut kas liels, mēs to noteikti noķersim. Mēs ēsmojām zivju slazdus, un tagad bija pienācis laiks tos ielikt ūdenī. Labi, pirmais zivju slazds būs seklajā galā. Mēs to novietosim tieši šeit. Tas arī būs labi, jo es domāju, ka mēs noķersim tūkstošiem odu zivtiņu, un tas mums palīdzēs tās izglābt, jo tās ir ļoti mazas. Bet kurš gan zina, ko vēl mēs noķersim? Šeit ir daudz zivju. Otru zivju slazdu mēs novietosim dziļajā galā. Tomēr, ja mēs nepiestiprināsim auklu pie kaut kā, mēs to visticamāk pazaudēsim. Tāpēc mēs to vienkārši piesiesim pie koka. Abi zivju slazdi ir uzstādīti. Atstāsim to šeit uz pāris stundām. Tikmēr mēs turpināsim zvejot ar tīklu apkārt. Paskatīsimies, ko vēl mēs varam noķert. Pēc zivju slazdu uzstādīšanas mums izdevās noķert vēl pāris zivis. Mums kaut kas ir. Kas tas ir? Ak, mans dievs! Vai tā ir tā līdeka, kuru mēs pazaudējām? Atceries, agrāk video mēs pazaudējām līdeku. Šī varētu būt tā pati, vai arī cita. Bet jebkurā gadījumā mums ir līdeka. Ļoti forša zivs. Ieliksim to spainī un turpināsim. Taču kļūstot tumšākam, mēs sākām redzēt daudz vairāk čūsku. Vai tā ir čūska? Helēna, ak, Dievs, tā ir vēl viena čūska, man šķiet. Skaties, kur? Tieši tur. Ak, Dievs. Tā ir steiks, vai ne? Tā ir čūska. Dievs. Nu, viņi noteikti nejokoja par to, ka šis dīķis ir pilns ar čūskām. Tā ir jau otrā, ko esam redzējuši. Un man šķiet, ka kļūstot ar vien vēlākiem vakaram, viņas sāk nākt ārā. Tāpēc mums noteikti tagad jāskatās, kur ejam. Lielas lietas. Dievs, tas bija labs. Tieši kokā. Tur ir bijušas visas zivis. Tā ir vēl viena gurāmija un vēl viens paku. Šajā dīķī ir tik daudz paku. Man šķiet, tas ir vienkārši parasts sarkanais vēders. Un tad šis čalis. Es nezinu, kāda tā ir gurāmija. Varbūt skūpstošā gurāmija. Esmu diezgan pārliecināts, ka tā arī ir. Bet jebkurā gadījumā mums ir vēl divas zivis. Mums šobrīd ļoti labi veicās. Un mums drīz būs arī zivju slazdi. Mēs noķersim tik daudz zivi, tas būs traki. Šeit mēs tikko redzējām to čūsku. Tā kā tas ir mazliet riskanti, bet es redzu, ka šeit uzpeld daudz zivju. Jā, tas bija labs ķēriens. Tur noteikti kaut kas ir. Paskatīsimies.
Kas mums ir? Ak, Dievs, neticami. Vēl viens maziņš kodīgais bruņurupucis. Tas ir tik forši. Izskatās tieši tāpat kā otrs, un tas bija tieši tajā pašā vietā. Tas ir tik mīļi. Iedomājies, cik daudz tur apakšā ir. Mēs viņu liksim kopā ar viņa brāli. Un vēlāk video mēs viņus izlaidīsim ļoti jaukā dītī. Un jā, tas ir vienkārši burvīgi. Labi, pamēģināsim nocēt vēl kādu kodīgo bruņurupuci. Aiziet, tur noteikti ir arī kādas zivis. Es domāju, ka jā. Skaties, tur kaut kas ir. Kas tas ir? Tā ir tīģera aste. Skaties uz šo. Tas ir līdz šim mans mīļākais zivs šovakar. Tas tur ir skaists tīģera šolnos sams. Mājās mums ir tikai daži tādi, un tie aug ļoti lēni. Tomēr tie izaug milzīgi. Un es domāju, paskaties uz tiem rakstiem, cik forši tas izskatās. Tas ir vienkārši tik skaists sams. Viņš ir diezgan liels. Jā, viņš ir pieklājīgi izmēra. Labi, mazais. Lūk, ej pie saviem draugiem. Es domāju, paskatieties uz šo jūs. Ak, mans Dievs. Es pat nevaru viņus visus satvert. Iedomājieties, cik daudz mēs noķersim zivis lazdos. Šīs viss ir tikai ar tīkliem. Es pat neko neredzu. Šīs ūdens tiešām ir tik netīrs. Mums kaut kas ir? Ak, Dievs. Jā, mēs trāpījām īstajā vietā. Skatieties uz šo. Šis noteikti ir Džeks Dempsejs. Šī ir zelta zivtija. Un tad mums ir vēl viens no šiem noslēpumainajiem ciklīdiem. Izskatās tieši tāpat kā otrs. Ieliksim viņus spainī. Un es nemelošu, puiši, es tiešām sāku nogurt. Šovakar esmu daudz tīklus izmantojis. Un es domāju, ka tagad mēs varētu pagaidīt vēl pirms pārbaudām zīvis lazdus. Dodam vēl pāris stundas un pārbaudīsim tos. Un cerams, ka mēs noķersim to delfīnu. Ja nē, tad cerams, ka noķersim kaut ko traku. Bet vispirms mums jāieliek šie puiši. Au! Mums jāieliek šie puiši spainī. Beidziet! Au, šis mani kož! Au! Kas ar šīm zivīm nav kārtībā? Es jūs glābju. Mēs turpinājām gaidīt. Un tagad beidzot bija pienācis laiks pārbaudīt zivis lazdus. Labi, puiši, ir pagājis vēl 1 stunda, un beidzot ir laiks pārbaudīt pirmo zivis lazdu. Tā, sāksim. Paskatīsimies, kas mums ir. Delfīns, 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 delfīns. Es neiešu prom no šejienes bez sava delfīna. Ok, Dievs, Helēna, skaties! Ok, Dievs, tur ir miljons zivi. Viņas trakos tik daudz. Kas mums tur ir? Kas mums tur ir? Tur ir vēl viens liels albīns paku. Apstājies, beidz plosīties! Ok, mans Dievs, šeit ir tik daudz zivju. Skaties uz to! Mēs viņu ieliksim saglabāšanas spainī. Kas vēl mums ir? Mums jāsteidzās. Šeit ir daudz zivju. Vēl viens sasodīts tabaki. Kas notiek ar visiem šiem paku? Šiem cilvēkiem tiešām patīk paku. Mums ir vēl viens klauns. Tas nav karaliskais. Redzi, viņam ir mazāk plankuma, bet tas ir diezgan liels klauns. Tas ir tiešām forši. Ak, Dievs, Helēna! Šeit ir sasodīts sarkanais astes sams. Tiešām? Jā, šeit tiešām ir sarkanais astes sams. Skaties uz šo. Viņš ir tikai mazulis. Au, nē. Au, cik mīļi! Skaties uz to! Ak, Dievs, viņš ir tik mīļš! Tas ir tik forši, draugi! Es negaidīju, ka šovakar noķeršu sarkano astes samu. Man viņš tik ļoti patīk. Kā mums viņu nosaukt? Nemo. Nosauksim viņu par Nemo. Labi, draudziņi, ej iekšā. Tas ir tik forši, mazais gurami. Tas ir vēl viens skūpstošais gurami. Šis izskatās pēc maiešu ciklīda. Oho, nē, tas nav maiešu. Oho, skaties, kāds raksts viņam ir. Skaties, viņam ir tādi kā plankumi. Es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Un tad es dzirdēju vēl vienu šeit, man šķiet. Pagad, tas izskatās līdzīgs tam lielajam, ko mēs tikko noķērām, tikai mazliet mazāks. Es nezinu, noteikti kaut kāds ciklīts. Nu, viņš aizpeld. Un pārējie ir tikai vesels bars odu zivtiņu. Tātad mēs tās ieliksim atsevišķā traukā, paturēsim visas un pēc tam izlaidīsim, piemēram, dīķī vai kaut kur citur. Bet paskatieties uz to. Pirmā zivis lazda pārbauda pabeigta. Mums tur ir daudz foršu zivi. Tagad ir laiks pārbaudīt otro. Labi, draugi, laiks otriem zivis lazdam. Un ja jūs uzmanīgi paskatīsieties, tieši virs lazda ir kustība. Tas nozīmē, ka vai nu mēs esam noķēruši daudz zivju, vai arī kaut ko lielu. Tā tad noskaidrosim. Tas ir smags. Tur noteikti ir briesmonis. Varbūt tas ir delfīns uz tā. Ak, Dievs! Šeit ir kā miljards zivju. Tās ir milzīgas. Ak, Dievs! Šī ir trakākā zivis lazda, ko jebkad esmu redzējis. Paskaties uz to! Kas tie ir? Šeit ir tik daudz zivju, es nezinu, ko darīt. Ko man darīt? Vai man vienkārši tās izbērt iekšā? Es domāju, ka man vienkārši jāizbēr tās iekšā. Es nezinu. Nomierinieties, puiši, es jūs glābju. Oho, es redzu veselu baru paku. Labi, mēs vienkārši ieliksim viņus iekšā un tad pārskatīsim. Skaties, mums ir paku, mums ir vēl viens paku. Mums ir vēl viens paku. Es domāju, ka tās visas ir tikai paku. Tas, kam piederēja šis baseins, tiešām ļoti mīlēja paku. Mēs burtiski šokar esam noķēruši kādas 30, tas ir neprāts. Tur ir gurami. Maz paku. Oho, kas tas ir? Tā ir frontoza. Labi, tas ir forši. Labi, ziniet ko, puiši, es jums ietaupīšu laiku. Tur viss ir paku. Tur burtiski ir kādi 10. Mēs tūlīt ieliksim šos puišus augstumkastē. Un tā kā mēs vēl neesam noķēruši delfīnu, ir pienācis laiks izvietot milzu zivju slazdu. Šis ir lielākais zivis lazds, kas man ir. Un tā kā šī zivs ir tik liela, es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs to varam noķert. Tāpēc es paņēmu vēl vienu tilapijas filēju. Mēs to iemetīsim šeit, aizmetīsim uz dziļo galu un cerēsim uz labāko. Ak, Dievs, tas smird tik briesmīgi. Nu, mēs zinām, ka zivīm tas patīk. Nu tā aizgāja. Jā, labi. Man ir laba sajūta par šo. Kā jūs redzat, tagad ir nakts. Un tas, ko mēs darīsim, mēs atstāsim to šeit visu nakti.
Mēs visticamāk dosim šai zivju slazdam kādas 3 līdz 4 stundas. Ļausim tam ievilkties un cerams, ka mēs varēsim noķert kādas milzu zivis. Mēs zinām, ka tās šeit ir. Tagad mums vienkārši jācer uz veiksmi. Tiekamies pēc pāris stundām. Labi, puiši, tagad ir agras rīta stundas. Mēs visu nakti esam gaidījuši šo brīdi, un viss šis video ir vedis tieši uz šo mirkli. Tagad mēs pārbaudīsim mūsu milzu zivislāzdu, un es lūdzu, lai mēs būtu noķēruši kaut ko traku. Īpaši delfīnu. Kur viņi palika? Tur tas ir. Skaties, tu mani sabaidīji. Labi, sākam. Nu dod man kaut ko labu. Es neko neredzu. Kas tas ir? Ak, Dievs. Jā. Tu dabūji to? Es domāju, ka mēs dabūjām. Tu dabūji. Ak, Dievs, jā. Tā bija mūsu pēdējā iespēja to dabūt. Tam noteikti jābūt tam, jā. Tas ir sasodīts. Sasodīts, ak, Dievs. Mums te ir 3 zivis. Labi, mums jābūt uzmanīgiem. Bet vispirms mums šos puišus jāizņem ārā, lai viņš nesavaino pārējās zivis. Labi, liels paku. Nāk cauri. Aiziet. Mums ir sagatavots desētājs visām milzu zivīm. Ieliksim šo puisi tur iekšā. Un tad mums ir delfīns. Mums ir milzīga klauna naživs. Mums jāiet prom no šejienes. Skaties uz to! Tas ir liels puisis. Skaties, tā ir viena no lielākajām klauna naživīm, ko jebkad esmu redzējis. Tu vari redzēt viņa asti tieši šeit. Izskatās, ka kāds no tiem paku varētu būt to grauzis. Nu, tas ir loģiski, tur bija kādi 50 paku. Wow, viņš ir liels. Tur viņš aizpeld. Un tagad, puiši, ir pienācis brīdis, ko mēs esam gaidījuši. Ak, Dievs, es aizmirsu. Viņi šokē tevi, jā? Es aizmirsu. Viņi sasodīti sit ar strāvu. Viņi ir elektriski. Atceries tos mazos, ko es noķēru, un viņi mani šokēja. Ak, Dievs, tas ir neprātīgi. Tas ir zaļš, tas ir tik forši. Tas ir daudz foršāk nekā tie mazie. Tas tur ir tiešām liels pieaudzis delfīns. Kā nu viņu sauc, es nezinu. Tas ir delfīns, labi? Viņš arī ir tik maigs. Wow, tas ir viņš man sasodīt šokē. Viņš man dod strāvas triecienus. Labi, es gribu viņu ielikt ūdenī, bet viņš šokē. Viņš man sasodīt šokē. Labi, puiši, mēs viņu tagad esam ielikuši šajā dzesētājā. Es gribu, lai jūs viņu labāk apskatītu. Viņš ir dzesētājā, viņš ir drošībā, viņš ir ūdenī. Un es gribu, lai jūs viņu labāk apskatītu, jo šī radība ir vienkārši traka. Es domāju, paskatieties uz to. Ir iemesls, kāpēc viņš sauc par delfīnu zivīm. Viņi izskatās gluži kā delfīni. Ak, mans Dievs! Un redzēt vienu tik lielu, tas nozīmē, ka šī ir veca zivs. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Mums viņu jānosauc. Puiši, rakstiet komentāros zemāk. Un labi, viss, es viņu vairs neaiztikšu. Ierakstiet komentāros, kādu vārdu viņam dot. Es domāju, ka mums viņu vajadzētu nosaukt par Sparky. Bet nu labi, puiši, mēs tagad Sparky kopā ar visām pārējām zivīm un 50 paku, kurus šovakar izglābām, ieliksim atpakaļ kravas mašīnā. Un tad dosimies atpakaļ uz manu māju un ielaidīsim viņu jaunajās mājās. Un ja jūs domājat, ka mums vajadzētu atgriezties šajā pamestajā baseinā un mēģināt izglābt vēl vairāk zivju, rakstiet komentāros zemāk. Nospiediet patīk. Es domāju, nevar zināt, cik vēl šeit varētu būt. Bet nu labi, puiši, tiekamies atpakaļ pie manas mājās. Pa ceļam uz mājām mēs ielaidām abas mazuļus bruņurupučus dabīgā dīķī. Un tad īpašās zivis, piemēram, sarkanu astes samu un tīģerzivi ar lāpstveida purnu, ielaidām viņu pašu dīķī. Un pārējās nonāca noslēpumainajā dīķī. Jūs tiešām varat redzēt, cik daudz mēs tur izglābām. Tas ir traki. Un viss, kas bija palicis, bija delfīns. Un man bija ideāla vieta viņam. Nāc šur, draudziņ. Jā, tagad tu man nevar dot strāvas triecienu. Man ir tīkls. Te viņš iedraugs savās jaunajās mājās. Viņš šeit izskatīsies tik labi. Tur ir viens no dzeloņrajām. Tev ir jauns draugs, draudziņ. Tas ir tik forši, puiši. Viņš šeit izskatīsies lieliski. Un viņš noteikti ir viens no maniem jaunajiem mīļākajiem zivīm. Ja jūs vēlaties redzēt, kā mēs rūpējamies par visām šīm zivīm vēl detalizētāk, apskatiet jauno vlogu kanālu, kas saucās Bass Fishing Productions Vlogs. Es pievienošu saiti zemāk. Un tajā kanālā mēs taisīsim apskates, jaunumus un barošanu. Un jā, tas būs tiešām forši. Tātad, ja tev patika šis video, nospied patīk, abonē zemāk. Tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!